12. decembris, rīts. Es gribēju 2023. gads Liepāja. Man māja, cik kāds man lāstaks izaugušas liels. To vajag tā, atcelt, kamēr uz augšu. Cik kāds lāstaks liels. Kas pa lāstakam? Nu, siltum zudum. Vajag siltum zudum. Es domāju, sista, lāpst, bet, bīstam, kad es nenositu visu to notekrēnu pilnu ledu. Pilnīgi, viņu visu pilnu ledu. Tā. Kafija tējas, tikai. Tā. Pilkšu iekšā. Nedziet tā. Laiks tāds. Ārā kaut kādi, nezinu, cik grādi. Kafija tēsās. Šitāds laiks. Uztaisim kafiju. Saule, redzam. Redziet, saulē, cik tās redzams nav. Rīts bez saules. Pasīšu, cik laiks. Grādu termometrs, kad +2 grādi ārā varētu būt nekā nav saules. Krotīts. Lāstaks izauguši liels īstenībā. Kaut ko nemanīju. Es tā... Kāpēc tā? Nemanīju, ka tā pišķi. Tā krāsa. Tā krāsa mainās. Kaut kur tur jābūt saulē. Kaut kur jābūt saulē, bet nekas nav redzams. Es, piemēram, cilvēki, es pastāstu tādas video mākslinieki, kas brauc uz siltām zemēm dzīvot, pārzīvot. Lai sauli redzētu. Redzēt turītī var redzēt divas strādnieciņas, kas tur tā aizslīdz uz Rīgas un Tīgas ielas turī. Apāk un, es, ka tur pie turnīša, tur redzu tālumā, kas tur ir tālumā tas skustens viens, ko es neesmu redzējis, kad kūpētu. Nekad. Tur ir makās, kas saucās ugunsdzēsējs kaut kādu pārvaldē. Ugunsdzēsējs, kaut kāds tāds ugunsdzēsējs turnīts, bet tur tas tālāk, priekš. Pa vidu kaut kur tieši. Tur ļoti tālu. Blakā un te augsta pītstāvinē tur, kas pie tālumā ir. Pastāst, kas ir. Jā, lāstaks izauguši liels. Lāstaks izauguši liels. Es vakar uz darbu aizbraucu ar maršrutnieku. Uz turieni. Es nebiju braucis maršrutnieku, nezinu, gadu nebiju braucis. Taloni man ir. Man ir vispār vēl vecie taloni, kuriem ir, kur jau ir atcelt. Viņam makā nav izmantot. Jā. Tā.
Es vispār tagad baigi kontrolēju sapnu, to, cik es ilgi guļu. Es pirms aizmīgu pamožu, tad es, četri dziļie sapņi bija. Četri dziļās tās, vispār baigi. Es kaut kādu pusotru stundu, mēram, tas dziļais, tas mīgs un dziļais. Tagad baigas tā rēķina. Es tagad padomāju, man tas draugs, kas nesen sāca sapņot, viņš arī tagad baigi rēķina. Un viņš man pielipināja to rēķināšanas un domāju to rēķināšanas algoritmu. Jā, kājas lido, vārnas lido un kājas. Lapas nav vairāk, redziet, nav viena lapiņa. Lapiņas neviens nav. Ziema. 2010. Tas nozīmē, ka tagad ir pēc 10 dienām pēc saulgriežu, mēram, pēc 9 dienām, 21. decembrī. Tas būs īsākā diena. Īsākā diena. Ko es vēl skatījos vecos video un secināju, ka es slikti runāju. Kaut ko burbulēju. Es mēģināšu tagad skaidrāk izteikties, skaidrākas domas domāt. Jo es tikai tos video, ko es ierakstu, es tikai skatos. Es pēc gada, es secināju, es tagad rakstīšu tikai folderīts, pirms decembri, pirms 2023. gads, 12. mēnesis, vai šīs decembris, tur būs tur 1, 2, 3, 10 video, un tur tā arī tas rīt domas, to skats ar tā likšu turpmāk. Es te vienkārši tīrīju savu datoru, tur bija neieliktie video, kas nebija ielicis. Tas, ka vēl es kaut ko ierakstu, nozīmē, es to publicēju. Bet, datorā dzēst arī, kā negribās. Es pacenties rakstīt. Kas tad tā ir? Tad vārnu, bet es tad... Vai gātais putns? Tas vārds nīstās. Melns putns. Pēc strazdistījās. Pēc strazdīja visu aizlido. Jā. Vispār nav slikti, ka cilvēki tagad, pārzīmo tajā siltās zemēs. Tad cilvēki, es vienkārši skatījos, un tur ir Krievijas viens mākslinieks, tur ir Indijā aizbrauc, un tur ir, Krievijai ļoti savs gaiss, pašā Krievijā. Liepājā ir ļoti mitrus gaiss, salīdzinoši, tie varbūt augsts, bet ļoti mitrus tas gaiss. Bet, ja Krievijas vidienas atbrauc tur, kur ir ļoti savs gaiss, ziemā ļoti savs gaiss, atbrauc uz Indiju, vienkārši viņš tur mirst nost, tur ir ļoti mitrus gaiss. Un tad viņš teica, ka viņš tur 4 dienas mucējies, viņam jūtas prātā un tam līdzīgi, kamēr, pirmā dienā gribēs braukt mājās. Tādā veidā. Jo pateic, ka pa naktīm tur ir šitie ļoti skaļi, putni sāks dziedāt pa naktīm. Pa naktīm visāds suņi, atdzīvojas vēsāk pa naktīm ir.
un šitiem kaut kādi kaņi, viņš nosauca tās aizbāžas, bet vai tās, ko klusumu dabūt, lai klusumā būtu. Mums ir diezgan kluss īstenībā, mums te ir pa vasaru kluss, ir pa ziemu diezgan kluss. Nu, no rītiem sāk čivināt, baigi dažreiz un tā, bet nu... Tas normāli. Vakarā čivina. Pa dienu, nu jā, nē. Tagad jātaisīt logu, jūs nekādas skaņas nedzirdētu. Pilnīgs klusums. Pilnīgs klusums. Vēl es tikai tagad atceros. Es par to nebiju domājis. Viņš tagad, tas mākslinieks arī, kas ir Indijā, tas krievu mākslinieks, viņš tur kaut ko kādu tur, viņš pagad par 20,000 rupijām, kaut kā, sanāk, 200 eiro sanāk, viņš mēģinās maksāt 200 eiro par to maksāt. Par šī tas vispār dārgi, īstenībā tas tā ir diezgan dārgi, tā ir tāda, gā dārgi, jā. Tas redz, ko viņi dzīvo, tur ir ļoti labas mājas un tā, ja tu kāds īrē par 200 eiro, jā, tad var māju uzcelt, jā, Indija uzcelt māju. Jā, tā vispār ir. Tas ir tā kā Latvijā te Liepājā, te mazā maiņā, 2 štukā, istabiņi izīrēt, jā. Pat vairāk varētu reiķināt. Un, protams, ka tu varētu māju uzcelt. Un vēl gribēju, ko gribēju teikt, tur ir tā meita, kaut kā tu tīri, it kā gribētu par to darbu, par to istabas tīrīšanu otrā stāvā naudiņu, ja gribētu. Ja saka, viņš saka, bija sašķirts, mēs neko nevienojamies, es pats tīrīšu. Jā, jo es nebiju domājies, ka sveši cilvēks ar savu tīrību ievieš savu kārtību. Un tas ir baigi jūtams, izjauts, jo pēc tam cilvēks, viņš atnāk, viņš pat iekārto savu istabu, viņš ievieto savu kārtību, saliek. Un viņš tā kā, harmonizē vidi, vienalga kādā ūķi viņš ievāksies, viņš harmonizēs vidi, jā. Bet ja nāks iekšā, viņš uztais kaut kādu tā diskomfortu. Tāpēc ļoti grūti, piņasim, kaut kādam sīvietēm 2 vienam virtuvē strādāt. Tas ir, virtuve uztais harmoniju. Ko īriet sīvāt, ģimenē, kad tas ir tāda. Man ir tāds mūžīgā nekārtība apkārt, dzīvoklī mūžīgā nekārtība. Bet es visu atrastu, es visu zinu, kur stāv. Tas ir vienkāršāk, es zinu, kur katrs skrūvītis stāv. Kaut ir izstāsts kā bardaks izstāsts, bet es zinu, kur viss stāv, tas ir baigi jocīgi. Tas ir no bērnības, man māja varēja būt tāds bardaks, bet man ir pašos skapjos iekšā ir totāli kārtīgi. O tas ir skapjos, man tur ir sakārtots iekšā. Ārpusē var būt bardaks. Ārpusē tas, kas neiekļāvās tajā skapīšu kārtībā. Un manai māsai bija ārpusē viss kārtība, bet tātad skap, tur vispār bardaks, tur neko atrast nevar. Vispār tas ir vienkārši iekšēs pasies, kas tur, bet iekšē bija nekārtība. Man patīk iekšē kārtība, kad iekšā kārtība. Ārā tur var būt izpūruši matu, tam līdzīgi. Jā, tas bija. Kad balsēs skaists virtuve, viss tīrs. Un arī ārīgā kārtība ļoti spoža.
ārīgā kārtība. Ārešķīgā kārtība. Parunāju pa kārtību. Sapņos nekas tāds īpaši nenotika. Ne kaut kādi fragmenti, kaut kādi kaķīši staigā. Vēl kaut kāds vīdis. Jāžāvājās. Nekas tāds, kā saka, mistisks nav. Sapņos neko mistisku neesmu nosapņojis. Pagaidā vismaz, es neatceros neko mistisku. Un tas ir labi. Lāstaks augšā izstās, drausmīgi. Es nedomāju, ka man ir mājā. Man ir augšā bēniņas ikās siltināt, bet, tie, kas ir tā iekšā, bet, ar to vieglu akmens vatu. Man no viņa putekļiem ir sūdīgi. Ja kaut ko nekrišķēja. Tur jau nav nekāda kondensata plēve likt iekšā. Tur tehnoloģiski nav ievērots viss tā siltināšana, jā. Varbūt kādā vietā ir izpūsts akmens vats. Viņš vieglais ir, jā. Viņš te augšana, tur izpūsts. Tad kaut kur iet siltums zuduma, žogatiņa, kaut kā tur. Izpūst un tad ja tur kaut kur siltums zuduma nāk, pa kaut kur nāk uz jumta. Zem tā lēta, kas tur veidojas sniegi, tek ūdens. Viņš tek tajā notiek caurā, un viņu, protams, tur sasalst. Un tā kā tas viss tā lokāli, viss ir vienādā līmenī, tas ir, tad tā ir. Bet tāda fiška. Vispār normāls kafijas dzeru. Es, ka tas ir otro kafiju. Ar to neko īpaši pastāstīju. Vienkārši pastāstīju, kad es Liepājā ir mīrīga ziema, dziļš sniegs, tāds normāls sniegs. Nav mitrs, nav pārāk augsts. Ielas tīra, cilvēki var paiet pa trotoriem, iešu kājām, aiziešu kājām. Vienalga 15 minūtes, mēram līdz darbam ir 15 minūtes, un tā, modināt ar 9% ir modinātais sāk strādāt. Tā, parādījās saule. Es domāju, ka saule nebūs. Tiešām saule, domāju, ka nebūs tas pat. Pār 9, pusdesmit parādījās saule. Šitā skaisti izstās. Es domāju, ka nebūs. Bet tik skaisti izties, jo es domāju, ka vispār nebūs saule. Es tikko uzliešu otru kafiju. Pirmā kafija, kad dzēru, vispār nebija nekāds saules stariņš. Tagad ir, 9:30, protams, 12. decembris.
man skaisti izstās var teikt. Tā. Bišķi mēģina. Izstās tāds. Kais uz jumta ļoti daudz sasēdušās, uz tā jumta tur tā. Tur, es tikai skatos, cik tur kais ir. Tur uz skusteni 1, 2, otrā pusē arī uz skusteni vēl viena kāja. Tur ir tā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nu, kāds, nu, vismaz, 120. Man fascinē, pēc uz jūrni lido, nē, ko viņi stēd? Man nav, man dažreiz likās, ka tās kājas ir tādas, daudz dzīvnieki ir tādi, mistisks būtnes. Mistisks. Es pāris gadus atpakaļ, nu, vēl kāds 5 pat iekšā, kad bija plenieris vasaras, pirmreiz mūžā pamanīju, kad kājām ir acs baltums, spilgts zeltens. Es biju tā paša, tad ļoti demoniski izties, jā. Un es prasīju tur iekšā, kad mazam tiešām bija tāda zeltens acs, kājām ir bijusi tamīdzīgi. Nu, vispār visām kājām, kas bija lepā, jā. Es tagad nezinu, pastīšos, bet vēlreiz pastīšos, kājas iekšā vai vēl iekšā. Bet tajā mirklī tur visiem bija zeltens. Un tas likās baigi jocīgi, jo es savā gudējumā vecumā pirmo reizi nevienu bērnībā neredzēju, kad zeltens acis. Neredzēju, kad zeltens acis iekšā. Un man viņas likās, ka viņas ir kaut kā svešas, sveši ir, kaut kā tamīdzīgi, jā. Tā kā no cits pasaules, jā. Vai tikko radīt kaut kāds defekts vienkārši. Un jā, bet tu uzlaznoju vēl tās kājas, uzlaznoju uz sarkans, nu, kuģīts atspūgs bija, tāds sarkan kuģīša atspūgs, un sarkan atspūgs uztaisīja 3 kājas. Un man te piedevē, ka vajag glaznotājs. Ir man dažreiz pie jūras kājas, un kurš tam līdzīgi. Te kāda kāja var uzglaznot. Kad es šo ainavu, kad taisīšu to ainavu uzglaznot, es arī ar kājām, kājas lido. Vienu kāju uz maniem skaties. Tāda fiška. Jā. Pirmā gaitā, nezinu, vai tik tālu tā. Nē, es vēl varētu būt te tik tālu. Viņa pacelsies, 90 tur jau mēm te vietā jau ir. Kaut kā pa vīdu paceļās. Nekur. Un te vietā jau pēc pusstundu. 9 ceļo, man kas 9 vai bišķi agrāk, jā. Tas saulēkts ir. Tāda fiška. Jā, es kā kafiju dzeru. Tramvajs iet. Pēc izmies tur labās turi. Tur pa ieskarām. Tur mūs tramvajs. Viņam nav gaismas. Tagad viņš ir, kad es pirmīt pusstundu atpakaļ filmēju, tramvaji gāja ar ieslēgtām gaismām. Tagad pa pusstundu gaismas ir izslēgts. Ja gribiet tramvajā, lai būtu izgaismots, 9 bija jābrauc tramvaji. Tagad ir jau izslēgts. Vispār tur dzīvelīgi tas stūrs tur ir. Skatos, tas labais stūrs, tagad dzīves, tagad tur cilvēks strādā, tam līdzīgi ņemās. Kad cilvēki kaut ko kustās, tur ir enerģetika, tur viss. Tāpēc man patīk plenēros mākslinieki, jā, kad ir enerģetika, kad kustās nodomu iekšā. Kad tie nodomu, ka mākslinieki glazno, tu tajās vidē nokļūst tajā iekšā, un to arī grib glaznot. Tas ir baigi, tas ir, un es tā pats, man nevaru uzsākt glaznot, jā, nevaru uzsākt glaznot. Es daudz lietas nevaru uzsākt. Piemēram, kur es uzņemos nosolos kādu
darbā kaut ko darīt. Nu, es to daru. Es eju, daru, jā. Bet tā nosoloties sev, kaut ko darīt sev, nosoloties, kaut ko nevar. Tas ir ganīz man vajag, ganīz vajag sievieti, kurai es kaut ko viņu paprasu, es nosolos un viņai daru. Nu, ķipa, jā, un tad es saku, savu misiju pildu, jā. Jā, kaut kā tam līdzīgi. Vai tā, ka man tas nav, tad man ir bezdarbības tas laiks. Kafijas dzer pie reizes. Un kāpēc, nezinu, kāpēc kafijas var, man ir spēks pat uztaisīt vienmēr un nopirkt vienmēr. Tā mājās man nav brukstiņa, ne man olas ir, ne maize, vispār nekā nav. Man kartupeļi nekas nav. Man makaroni mājās tikai makaroni. Un konservu gaļas. Ziniet, vispār labu domu. Es uztaisīšu tos makaronus izvārīšu ar gaļu. Es kaut kā vakar kaut kā maz ēdu. Jāuztais labs brokastis, jāuztais. Jo man ir, es kā Covid laikā, tad bija tas brīnum vīrus fake kaut kādu huņu brīnum vīrus laikā. Pirms nopirku mednieku tos konservus, veselu kaste. Man 100 eiro samaksāja. Un tad viņu tur kaut aizlieca medniekiem medīt. Es staigātu kopā pa mežu. Tagad iekšā vispār vienapēk vēl viena kaste. Konserviem jāuzprasa, bet vēl viena kaste. Beidzās, tas ir pagājis labs laiks jau ir. Man kaut kā tur, es nezinu, cik tur daudz konservu. Es nestos, man zem skapītī apakšā stāv tie konservi. Es, principā, ko es veiklā nopērku tos konservus. Gaļas kaut kādi jocīgi visi. Tie konservi, ko es nopērku medniekiem, tie ir normāli konservi. Būs jānopērk. Vēl. Redziet, nu šitā norim, es kaut tā saula norim. Kaut gan viss manīm ir skaists debesis. Es mēģināšu tos video divus pēc kārtas savienot. Uztaisīt vienu video. Viss manīm ir, debesis tā. Bet lāsteks te var redzēt. Bet lāsteks kāds izstās. Zēt kāds lāsteks, milzīgs lāsteks. Milzīgs lāsteks. Tā redz, tā. Izstās, vienkārši var pavērot, kāds tas izstās, kā izviļo, kā gaisma. Izstās trausmīgi. Bija laiks, kad man bija te parastais loks, man tā. Tā. Kafija forša. Jā. Tad es tā plīts ienotīru pie reizes. Un tā nedzēs, jā, labu domu. Es uztaisīšu sev makaronus. Redziet, saule, redziet, aizvilkās atkal makoniši. Un saule kā nav redzama. Tāda fiška. Tas skurstenis, ko es teicu pirms pusstundas, ka viņš sāk kopēt, tā kopē ļoti labi tālumā. Tur ir, tie magās ugunsdzēsies depo, tas ir ugunsdzēsies pārvalda, tur ir magās ugunsdzēsies pārvalda. Man tāds es nezinu īstenībā. Tur kaut kāds ugunsdzēsies vēl aparāts vēl pārdot, to kantors, kas ir Liepājas uguns drošības, to pārbaudas veids, kā viņi tur saucās, inspektori. Te ir galniekiem bišķi arī kopas krustanīts, viņa kurina, jā, pirmīt nekurināja. Tāds iekurināja. Nu jā. Mēs nekur nekurinām, man ir centra apkur. Es jau sen neesmu kurinājis. Šajā mājā ir 20, pirms 20 gadiem. Vairāk jau.
māsai, ka nojauc krāsas 25 gadus atpakaļ, vai no labu laiku atpakaļ. 30, nē, 25. 25 gadus atpakaļ. Nu, 99. gadā, kaut kādā, 1999. vai 97. gadā nojauc krāsni. Un jā, jo apkur te bija, māsa te atteicās no apkurs, tad atkal pieslēdzās. Apkuri nebija dārgi, bet vienalga, tajos laikos apkuri vienalga, gadījumā bija kādreiz bija arī jūtama algas daļa. Srotiet, pusalga aiziet apkurē. Un kādreiz, kad bija kā viņi bija lēti, bet viņi maksāja daudzreiz dārgi nekā tagad. Tas jāspat, ir pagājis inflācijas laiks, tam līdzīgi, un nemaksā tagad pusalga apkurē. Nemaksā. Mazāk daudzreiz. Tā kā viss ļoti, ļoti nosacīt. Tā dārdzība ļoti, ļoti nosacīta. Rocība. Tā, būs jātais. Es te, tu vai arī aiziet pelmeņas nopīt veikalā, nicet pelmeņas. Es tagad domāju, ko darīt. Vai arī tos. Es te mazā mikrocepšanā cep pelmeņas, visi sabi iekšā, uzreiz pusstundu ieliek, bišķi pamais, un ļoti labi izcepās. 400 grāmas pelmeņas pēc cepšanas. Te bija kaut kāda, ir kaut kāda, izlasīšu man, kad ir kaut kāds mājās, jūs Jālgavas pelmenīši, mazie pelmeņi. Bez ēvīlām, Krežus Latvijā Jālgavas mazie pelmeņi. Bija par 4 gramu par eiro 28. Laba gaļa. Tie pilni, kas kilograms tur pārdos par eiro 58, kas ir tā lielās paks. Man negaršo tā gaļa, kas tur negaršo, nav garšīgi tie pilni. Bet šitie garšīgi. Normāls ceņas. Es pagās jau kāds 3 pakas nopik, jo es pigāju, jo pilni kaut kādi baigi dārgie viss ir palikuši. Gaļa es pat vakar te gāju, man omīti pazvan, viņai, pirms nedēļas palika 89 gadi, nosvinējam, te dienā tu viņiem bija cimeni. Pa brīdienu atbrauc no Saldas radinieki, auģmeita, jā. Un dāvans atvērt, tā. Paiet runa vienkārši par ko iekšā, un omīti prasa speķi, lai nopērku. Speķi vienmēr, tagad regulāri pērku speķi ļoti, ļoti ilgi jau. Pēdējā laikā speķis pazudis veiklos, speķis nav. Es, piemēram, speķi nepērku, bet tā kā es pie šomīts pērku speķi, es zinu, kur ir un kur nav. Tad vakar es gāju. Te ir no darba par Āņu ielu. Pie pārbrauktos tur veikaliņš, viņi tur speķis pārdod. Viņi te pat tās ienopērk, aiziešu uz stopu, un tur nebūs, nekādas speķis nebūs. Ir tāds laiks pienācis, kad veikalos var būt, nav speķis. Kad speķis vienmēr stāvēja lielos daudzumos, bet tagad nav. Viņiem ceņas arī lielas, tagad ir, kādreiz viņi maksāja, 2 reizes lētāk nekā gaļa, speķis tagad maksā tādā pašā cenā kā gaļa, speķis vienkārši parasts speķis maksā tādu pašu cenu. Bet, ziniet, tur, ja viņi, cik viņai vajag, viņi pirdusēs speķi, lai ēd, tur, tikai nevajag jau savus tos ieradumus pakārtot veikala cenā un tā. Veikala cenā. Un te veikalā nopika arī, kas ir piebrauktos arī ar uzreiz krēmu nopika, ko pasūtīju. Un es te nopiku brāļa aliņu un tādu un augstu kupinātu desu. Tad 9 kilogramā. Tas nuķis maksāja 2 eiro. 2 eiro.
Viņi bija ļoti izkaltus tādi. Viņi bija ļoti sausti izkaltus. Desas sausiņš. Nu tāds. Bišķi speķīt. Nu labi, ka tikšā speķīts bija. Man vispār gašo, ka sausos desais speķīts. Speķi ubliņīgi šeit. Man patīk, jā. Tā gašta kāda īpaši tāda. Viņi nav vītināti, viņi ir augsts kupināti, jā. Ir augsts kupināti, viņi ir savāk vītinātai desai bišķi cita garša. Vītinātai desai bišķi cita garša, jā. Tā saucās des ogres des, jā. Un sāle, kad šitā pazud 16 minūtes. Es mēģināšu tos divus video salikt kopā, tur būs kāda pusstunda. Es montēju video ar KapCut, TikTok man tagad uzsāsīs programmiņā, jā, kur es arī uz datoru samontēju video, apgraidu, es uzinslēju uz Windows 10, kur man ir 64 bitīgais uzlikt TikTok. Uzinstalēju. Tiešām viņā var montēt. Apgraidzīju. Vienīgi, ka tajā TikTokā, kas ir priekš telefonu, reklāma liek galā. Bet, reklāmā, kur liek galā, un ierakstīt iekšā, tur datumu ierakstīt, tā Liepāja, vai tam līdzīgi, iekšķiski Liepāja. Tur kaut kāds īsu var ierakstīt iekšā, viņš pieliek klāt. Un, labi, un zina, kādu programmas lietoju, tam līdzīgi. Labi, nesasprinkšu. Tas bija viss. Gribēju pateikt, ka šitas video sastāvēja no divām daļām. Pirmā daļā es vienkārši redzēju, ka saule vispār neredzēju. Otrā daļā ieraudzīju, ka saule ir. Man to saule, kad gaisma ir, man baigi iepriecināja, tāpēc arī nofilmēju.